Elvi Florbola līgas spēle, kurā savā starpā sacentīsies Florbola klubs Kurši un Talsu NSS Krauzers. Kopumā pastīsimies šo pretuzbrukumu, tad pastāstīšu interesantu faktu. Nav ielocīta. Polis. Oiku skaisti Polis. Bumbiņi lido garām vārtiem, bet individuāli skaisti Polis nospēlē. Gols! Un ko tev meistars? Kapitulē Siliņš šīs dienas mačā pirmo reizi. Pastīsimies atkārtojumā. Un patiesības labāk gan jāsaka, kuršiem ir vismazāk spēļu un ļoti ātra atbilde. Ļoti ātra atbilde. 1-1. 7. minūtē. Neizšķirts, tiek panākts. Klaus Vītols. Nelielā tā kā presingā jauc. Pārējie nedaudz zemāk, turpat Polis. Polis arī atņem bumbiņu, piespēle uz labo malu un atkal Polim rezultatīvu piespēli. Šoreiz gan kapteinis noslēdz šo kombināciju. Viss sākās ar kļūdu laukuma vidusdaļā. Nepiesakts. Šķiet nav nevienas spēles bijis, kad Liepājā kāds nav ieradies no citas pilsētas. Raitums nospēlēja pavirši un šo kļūdu glābi Siliņš. Patals. Liepājnieku kapteiņa raidījums. Šādi spēlē pirmajā periodā un kaut kas līdzīgs arī turpinās. Un šeit, kas pa metienu. Skaists gols un rezultāts kļūst 2-2. Izjūt spiedienu mainieki. Metiens no distances. Ja neizdodas tik tuvāk, vārtu pārliknis glābi. Talsus, tur Kostusevs noslēdz šo uzbrukumu. Pastīsimies vēlreiz. Pols ir pazīstams. Tals līdzjutējiem spēlētājiem pats savukārt. Un šeit gols! Pats savukārt pārstāvējis Tals vienību, bet mums rezultāts mainās. Pirmo reizi šīs dienas duelī Tals izvirzās vadībā. Ar šādu metienu diez vai var pārspēt, bet tiesnešs Vilp klusē. Ļoti konsekventi. Bez sodiem un maz aptur spēli. Un šeit zaudē bumbiņu. Laukuma saimnieki faktiski vārtu priekšā un Tals panāk 4-2. Ir pamatot neapmierinātība pret saviem spēlētājiem. Šķerbergs pie 2 goliem ir pievienojis arī rezultatīvu piespēli. Vēl viena kļūda un vēl viens gols īsā laika sprīdī. Izskatās, kad sāk. Vēlreiz laba aizsardzība. Šoreiz jau kā pēdējais aizsargs Dilans Kronentāls. Šeit šo spēles gaidu, šo disciplīnu. Gols! Lūkā! Vienatnē faktiski Putiņš nospēlēja. Vēlreiz Bušs. Un zaudē bumbiņu. Un pacelt beidzot ir tiesneša roka arī. Un pirmās 2 minūtes šīs dienas mačā. Augstākais florbola sodamērs. Tas bija skaisti. Tas bija ļoti skaisti. Un arī Kalniņš kapitulē. Ir sabrukusi pilnībā mainieka aizsardzība. Šoreiz jau lēnām tuvojas savam loģiskajam iznākumam. Un šeit žanra klasika, ja mēs tā varētu teikt.
Šoreiz gan Kalniņš, kad savā laukumā Tāls uzņems Sāc vienību, jeb Ādažniekus. Pretuzbrukums 2-1, un ir arī 10 gūtie vārti. Šoreiz pie vārtu guvuma tiek spēlētais Latvijas izlasei un Tāls spēlētājiem. Mēs ko atbildēs. Un Ezeriņš, gūst vārtus. Apsveicam arī kuršus, tā kā 10-3 gala rezultāts. Turnīra līderi ir uzvarējuši.